Sveiki visiem! Šodien mums ir 4. augusts 25. gadā. Bolderājas krāvu dzelzceļa stacija, kurai nav neviens vagons vai vilciens. Pilns tukšums. Elektrifikācijas darbi ļoti labi notiek, kā var redzēt. Un, kā vienmēr, viss notiekās. Darbi ir riktīgi, vilcieni brauc un viss notiek. Bet jautājums ir cits. Pa visiem šitiem gadiem mums taču ir diezgan liela elektrifikācijas. Elektrificēti ceļi, lai tā korektāk pateikt. Kāpēc mums nav neviens manevru krāvas elektrovilciens? Visi vēl joprojām braucā vecie tie padomju taisīts manevru dīzeļu lokomotīvi. Tagad notiek elektrifikācijas darbi. Kāpēc nav neelektrificēt pilnīgi visu dzelzceļu un kaut vienu paņemt, paskatīties, vai aizies vai nebūs? Vai viss tik reāli tik slikti ir pie mums tomēr? Paldiesiņ! Čilriu!